Dāmas un kungi, nu lūk arī intervijas otrā daļa ar dziedātāju Lienu Kendī, kur būs viņas redzējums par Eirovīziju un ne tikai. Tad ir bijusi fabrika, pēc tam, protams, tu dziedi, ir tava skatuves dzīve un tāds liels notikums tavā mūzikas karjerā, dziedātājas karjerā bija Jaunais Vilnis, un te arī var teikt par to, ka daudziem tas bija tāds pārsteigums, īpaši heiteriem, jo likās, tāda, kur tipa nefano par tevi, un viņi domā, kā tā var būt, Kendī tikus Jaunajā Vilnē, bet, manuprāt, ļoti labi pārstāvēja mūsu valsti, tev ir teicams vokāls, bet tu esi tas izņēmums, kas pēc Jaunā Viļņa, tad šī te iegūtā popularitāte, tu nepiedalījies Eirovīzijā. Tā ir tā tradīcija, tas, kas piedalās Jaunajā Vilnē, viņš noteikti piedalīsies Eirovīzijā. Kāpēc? Jā, es zināju, kad man būtu droši vien vislabākās varbūt tās izredzes un tā, bet tiem konkursiem, kā jau es teicu arī pirms tam intervijās, ir savs limits. Un es nogurusi biju no tiem konkursiem, un es tajos konkursos piedalos no 2 gadu vecuma, jā, un tad iedomājos, kad man ir entākie diplomi, jā, un es varu ar to lepoties, cits to uzskatīs, saka, Dievs, ko viņi tur tagad lielās, bet nē, es domāju, man ir laba pieredze būt konkursos, bet man pietika. Es biju uzlikusi, ka Jaunais Vilnis ir, punkts, pietiek. Tagad es konkrēti domāju par savu karjeru, par savām dziesmām. Es rakstu mūziku gan latviešu albumam, ja, gan arī, teiksim, nodarbojos ar mūzikas ratīšanu arī Amerikā. Ja. Bet man liekas, ka tie konkursi tāds pārējais posms, kad no bērna tu kļūsti par kaut ko. Ja, un es sapratu, ka man tas ir bijis ļoti labi. Es saku paldies, un es esmu bijusi gan Eirovīzijā, ja, un varbūt ne kā soliste, bet nav tam nozīmes, tāpat tās nekādu iegūmu tu negūst, tu gūst tieši to pašu, ko vai tu stāv priekšplānā vai pakaļplānā, nav atšķirības, ja, bet pieredze kā tāda, viss kārtībā, ļoti labi, bet mani varbūt tās, es pieļauju vienīgo iespēju, varbūt tās, kad nākošais vai pēdējais konkurss, kurā es varētu piedalīties, tas ir kaut kāds American Idol vai kāds tāds, bet nē, pietiek. Zini, man apbēdināja, jo, piemēram, es tev patiešām, es ceru, ka šis gads beidzot bija tas gads, kad pēc tam, ka tagad Anna-Marija piedalījās, manuprāt, viņai neko nevar pārmest, bet kad beidzot Latvijā cilvēki būs sapratuši to, ka nevar balsot par zināmiem, ir jābalso par dziesmu, ir jābalso par izredzēm un ir jāskatās reāli uzreiz, kā mēs izskatīsimies uz tās lielās skatuves, jo... Tieši tā, es tev pilnībā piekrītu to, ka šīs bija pirmais gads, kad nobalsoju par dziesmu, kas ir ļoti labi, jo tas ir dziesmu konkurss. Jā, tas nav, es atvainojos, slavenā Intara Busuļa gads, jā, kur viņš uzvarēja un pēc tam aizbrauca uz Eirovīziju un bija pilnīgs drausmas, jā, ka man krievi saka, ka mēs nesaprotam, kādā valodā viņš dziedāja. Nedrīkst balsot par to, kas tā gadā bijis populārākais. Ir jāskatās konkrēti par dziesmu. Kļūda, protams, ir tas, ka es neredzēju. Es reāli nokvēju, es ielogojos internetā tajā Eirovīzijas lapā un tagad cītīgi skatīšos un nokvēju tieši Latvijas iznācienu. Un sāku tvītot, tomēr man patīk gan Anna-Marija, gan viņas balss. Manuprāt, viņa ļoti jauka meitene ir, ja? Un tad man tur pretinieki, ka tu tur neko nesaproti, Un, noskatoties, teiksim, atkārtojumā YouTube'ā pēc tam video, es uzskatu, ka, nevajadzēja to staigāšanu. Kleita bija drausmīga, meitene smuka, dziesma smuka, bet tas viss izskatījās vienīgi čāčīgi nedaudz. Ja? Un, manuprāt, tā kleita, kas viņai bija atklāšanā melnā tāda, ja? Nezinu, ļoti skaista kleita viņai, kaut kur tur bildēs bija. Es domāju, kāpēc? Uz atklāšanu vajag smukāk kleitu nekā uz skatuves reāli. Ja? Un es nezinu, kas bija stilists, bet fuj, no manas puses tiešām liels. Un es domāju, ka no puses Latvijas tas, ka nedrīkst smuku meiteni uztaisīt par kaut kādu lauku veceni. Es atvainojos. Ja? Un horeogrāfam nevajag taisīt horeogrāfiju, ja tu tiešām neuztais neko. Ja? Tāda kaut kāda mīcīšanās nesaprotam. Tas bija tāds,
mīnus, bet es aiztaisīju acis un klausījos dziesmu, un vokāls skaists, ja, un nostādīts, un viņa, forši, viss kārtībā, ja, bet, un es īstenībā domāju to, ka reāli es noskatījos gandrīz visas dziesmas no pirmā pusfināla, un es domāju, 100% pat ar visu to staigāšanu lieko vajadzēja iekļūt, ja, un, redz, bet tas ir tāds tu nevari nekad paredzēt, kas patiks, kas nepatiks, manuprāt, pusi no dziesmām tur bija vienkārši trausmas. Bet vai nevajadzētu tomēr darīt tā, ka tad, kad ir uzvarētājs un tas cilvēks ir gatavs pārstāvēt mūsu valsti, vai viņam tomēr vēl vienreiz nevajadzētu stāties visu Latvijas priekšā ar šo priekšnesumu, kur cilvēki pirms viņš brauc, izdara šo spiedienu, ir vai nav, jo tad, kad aizbrauc, tad viss ir gudri. Man ir ļoti tāds labs priekšlikums par to, kad mūziķi ļoti daudz naudu tērē Latvijas šoviem, ja? un lai uzvarētu. Es domāju, ka visnepieciešamākais būtu nekādas atlases. Nobalsojiet par labāko dziesmu, ja? Tiešām labāko dziesmu. Un tad uztaisa 3 varbūt tās kaut kādus labākās dziesmas parāda ēterā, tad šovu. Bet, manuprāt, visu to naudu, ko cilvēki iegulda Latvijas nevajadzīgajā atlasē, ja tur 1000 latus, ja tur taisa, lai būtu labāk, ja. Un pēc tam, kad aizbrauc uz Latviju, nekā nav, ja. Tad priekš kam tu Latvijā cīnies, ja tu nevari neko aizvest uz ārzemēm, ja, no tā šova. Nevajag tērēt, priekš kam uztaisīt to Latvijas atlasi par svarīgāku nekā beigās par finālu, ja. Un es domāju, ka Eirovīzijas organizatoriem vajadzētu tiešām nopietni padomāt par to, ka nevajag nekādas atlases taisīt Latvijā, vajag vienkārši izvēlēties labāko dziesmu. Pēc tam izvēlēties labāko vokālu un tiešām cilvēku, kas varēs nodziedāt. Un tad ieguldīt to naudu un uztaisīt šovu. Kaut vai, pirotehniku, kaut ko, ja, beigās aizbrauc tā kā kaut kādi nabagi, ja, es atvainojos, ja, nav tā, ka mums nebūtu naudas, un arī tomēr tie sponsori kaut kādi, kas ir Latvijā un kuri varētu pievienoties, tā palīdziet tai Latvijas tam tēlam nedaudz labākam izskatīties, ja, visiem kopā galu galā par to ir jādomā, nevis pēc tam visi lielie, zini, kā negribās rupji teikt, ja, bet apsaukātāji, ja, kad tagad tā aizbrauca, tagad tas aizbrauca, tagad tas bija slikti, aizbrauc un parādi, kā vajag, jā? Tā bija Eirovīzija, bet tagad parunāsim par pilnīgi kaut ko citu. Tev arī ir dēliņš, un es zinu, ka viņš pavisam drīz sāks iet arī skolā. Ļoti laiks patiešām ātri lieta, atceros, kā viņš bija tāds maziņš. Kā viņš skatās uz to, ka tu dziedi? Ko viņš domā par tavām dziesmām? Viņam vairāk patīk reps. Un viņš pats arī mēģina rakstīt viņu un tā, bet viņam ļoti patīk. Patīk viņam manas dziesmas, un viņš dzied. Un tagad viņam ļoti patīk Calvins Harris, un viņš mājās klausās savu mūziku, un viņš tur repo, un viņš tur dzied, un viņš gan deju mūziku klausās, un vispārībā mūzikas fans, bet ne tieši konkrēti tajā mūzikas stilā, teiksim, kur es varbūt esmu tā. Bet viņš lepojās, un es to ļoti labi redzu, un man tiešām ir gudrs dēls, un viņš ir tāds mājās vīrietis, vienīgais vīrietis manām mājās, ja, un viņš man arī, teiksim, skatās acīs, viņš saka, māma, tu saproti, ka es esmu vienīgais tavs vīrietis, un tikai es tevi ļoti mīlu, ja, un 100 reizes dienā ir, māma, es tevi mīlu, un bučiņas, un apskāvienu, un visu, un tā, un tas piepilda manu sirdi, tas piepilda manu dvēseli, un, jā, viņš ir mana tāda, nezinu, kā tas ir, Mūza, dvēsele, pasaka, jā, un es. Bet vai tu pieļauj, kad kaut kad, to mēs nevaram zīlēt, mēs nezinām, kad tas notiek, bet, teiksim, ģimenes pieauguma kādreiz, piemēram, dēlu, meitu? Noteikti, es ļoti mīlu bērnus, un es domāju, ka es vienmēr esmu gatava bērniem bijusi tikai tā laika nav. Zin kā, ja tu esi, grūti tā teikt, tu vientuļā māte, ja, kura jārūpējās ir nodrošināt bērnu, nodrošināt dzīvošanu, ēšanu, braukāšanu, visu pārējo, ja. Tas nav viegli. Tas nav viegli, ja, un būt vēl mūziķiem, ja, piedevām. Tā kā,
varbūt uz 30 gadu jubileju, kas nav tālu. Bet saki, tu šobrīd skatoties uz to, kā tu dzīvo, kā tu jūties, kāds ir tavs dvēseles stāvoklis, runājot par vīrieti tev blakus, vispār vīriešiem, tu joprojām viņiem uzticies, ja tu arī tad, ja ir cilvēks blakus, tu tomēr vairāk vai mazāk paļaujies tikai uz sevi, uz saviem spēkiem? Tikai, jo vienreiz, kad tu esi jau uzticējies un tā, tad pēc tam tu uzticies vienīgi sev. Nē, man ir ļoti, ne jau teiksim tā par uzticēšanos, bet varbūt tās par paļaušanos, ja? Bet man ir ļoti svarīgi, lai es būtu konkrēti, stabila un neatkarīga ne no viena. Un es nevēlos būt atkarīga no kāda, un es nevēlos arī paļauties uz kādu. Ja, kad tagad man kāds teiks, ka zini, Liena, es tev 100 lats mēnesī, piemēram, iedošu vairāk, wow. Es tagad katru mēnesi domāšu, kad man būs 100 lats vairāk, un es sākšu jau plānot, ko par viņiem pirkt. Un vienā dienā viņš pateiks, nu, zini, nē, es tev vairāk nedošu. Un man tur, piemēram, jau skolā kaut kāds, tur, nezinu, bērnam pulciņš vai kaut kas izvēlēts, ja. Tāpēc es mēģinu paļauties tikai un vienīgi uz sevīm. Ja, piemēram, šis cilvēks, kas tev būtu, jeb ir blakus, liktu izvēlēties, nu, kā tu teici, 100 lati vairāk, tu sēdi mājās, tu rūpējies par ģimeni, un tev nav karjeras. Kādas būtu tās sviras? Nav tāda cilvēka man blakus, vienkārši iedomājums, ja, jo neviens cilvēks man nepateiks, ko man darīt, ko man nedarīt. Pirmkārt, jo šajā dzīvē, un es ieteiktu arī citiem cilvēkiem, šajā dzīvē mēs nākam dzīvot konkrēti savu dzīvi un savus sapņus, ja, un tam cilvēkam, kurš tev ir blakus, vai nu viņš pieņems un mīlēs to, ko tu dari, vai nu viņš vienkārši nav radīts tev blakus, un nevajag cīnīties, un nevajag dot un atstāt savu nākotni vai teiksim, savus sapņus mājās, tāpēc, kad kādam tas nepatīk. Galu galā jūs izšķirsieties, viens būs nelaimīgs, otrs būs pavisam nelaimīgs, ja, tāpēc, un tad sākās tā vainošana, tāpat kā mātes ļoti bieži, ja, kuras atstājuši visu savu laiku ir tikai bērniem, un tad pēc tam, kad viņi izaug un viņi pamet mājas, es tev visu savu jaunību atdevi. Nu, pagaidi, vajadzēja sadalīt tomēr, ja, karjera, ja, un bērns, tas pilnīgi var viens otru papildināt. Tu esi apmierināta ar savu dzīvi, un arī bērns nebūs, teiksim, vainas sajūtā, tāpēc, ka tu esi atstājis visu savu jaunību vai savus, nezinu, 18 gadus savam bērnam, ja. Un vieglāk ir tomēr dzīvot pēc saviem principiem un atšķirot tos cilvēkus, kuri tev nav vajadzīgi. Runājot par tavu dēlu, vai arī tu viņam novēli publiskas personas tēlu, dzīvi, ja tomēr tu neuzspiedīsi uz to? Es vispār neko neuzspiežu. Cilvēkam. Es uzspiežu mācīties nedaudz. Jā, tāpēc man tomēr es esmu varbūt tās nedaudz strikta mamma. Nu, es ar noteikumiem esmu, teiksim tā, jā, bet man noteikumiem jābūt. Noteikumi ir visur, jā, un ir kaut kāda noteikums, kur nevajag pārkāpt. Un tāpatās arī, teiksim, mājās, jā, bērnam ir jāmācās, bērnam ir jābūt gudram, viņam ir jāmāk lasīt, jāmāk rakstīt pirms skolas, ir, un tu neko nevar darīt. Tas vienkārši tā ir jābūt. Ja? Un šie noteikumi mums tiek uzturēti, kur tiek arī pildīti. Ja? Un ir savs laiks bučošanām un vienkārši pie televizora pastīties kādu mūteni, ir savs laiks mācībām. Un tā. Kāda ir tev tuvākie nākotnes plāni? Kādu tu sev vispār redzi nākotni, savu nākotni? Par nākotni es daudz nerunāju. Ja? Un noteikti man plāni ir, un es uz viņiem eju. Tuvākais plāns man ir rītdien koncerts Ventspilī, par ko es domāju. Un pēc tam aizbraukšana uz Vāciju uz pāris dienām, pastrādāšana tur ar producentiem. Tad ir sestdiena Gay Baltica, kur man jāsēž žūrijā ir, un manuprāt, tas būs viens jautrs pasākums. Un pēc tam ir Jāņi, kur man ir Alūksnē koncerts, un pēc tam Krasmalā Rīgā. Un tad ir atkal citi koncerti, kurus jau vairs neatceros no galvas, bet tā kā vasara ir saplānota, un būtībā es plānoju šo vasaru pavadīt vairāk Latvijā, jo visu laiku ir tā braukāšana un gribās
vairāk, teiksim, satuvināties arī saviem draugiem. Jo arī draugi ir, teiksim, tie cilvēki, par kuriem vajag rūpēties un par kuru draudzību vajag rūpēties. Un man tiešām viņi pietrūkst un pietrūkst šī komunikācija un kopā būšana. Un es gribētu šo silto laiku pavadīt jūrmalā vai kaut kur laukos ar tiešām patīkamiem cilvēkiem.